Jens de Valka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čaknieks tautiet, te Jens de Valka, vienīgais Latvijas YouTube idiots un dēm. Šajā video es gribu tikai parunāt par vienu kutelīgu tēmu, tad lai šītes skitiņš runā pats par sevi. Cik superīgs skats. Kādu lienu skatu valīs mūsu pērni. Bet, mīļais, mums tak nevar būt pērni. Tātad, paldies LV Mogam pirmkārtām par to, ka viņš uztaisīja pēc man lūguma šo lielisko, jauko skitu. Bet biedrība Mozaīka ir uzsākusi kampaņu, lai reklamētu pidarus. Un es nesaukšu viņus par homoseksuāļiem vai seksuālām minoritātēm, bet pidari un lesbietes. Huisņim ar to daļu, bet... Uz autobusu pieturām ir parādījušās reklāmas, kad redz Da Vinci, mākslinieks, kas tur, un gejs. Un apakšā nevērtējiet cilvēku pēc viņas tās te seksuālās orientācijas. Un es padomāju, nav taču gluži tā, kad satiekoties ar kādu, saka, zini, pazīst Da Vinci, kur? To pidari? Nē, tas mākslinieks. Tā taču nav. Jūs esat tie, kas bāž to homoseksuālismu acīs. Neviens cilvēks par tiem cilvēkiem, kuriem ir sasniegumi, nevērtē pēc viņa homoseksualitātes. Cilvēks vērtē pēc darbiem. Bet ko tas parāda? Tātad, pirmkārt sāksim ar to, ka biedrība Mozaīka ir apņēmusies kļūt par lielāko biedrību Latvijā un grib iegāzt tajā visā pasākumā 20 štukas, kas, protams, varētu būt kaut kāds finansējums no cieniešu žīdiem un tā tālāk, bet lai nu tā būtu, par ko es gribu parunāt šajā video, šajā sakarā, ir tas, kad dīvaini sanāk, kad latvieši, patrioti, kā Latvijā, tā ārzemēs, nav gatavi noziedot biedrībām, jeb aktīvistiem, nevienu smirdīgu santīmu. Lai gan biedrības un aktīvisti ir likuši pa sevi manīt un ļoti daudz uzmanības pievērsuši aktuālām tēmām. Tas, ka viņi nav tikuši tāli, ir galvenokārt tāpēc, ka viņiem trūkst finansiālu līdzekļu. Lai uztaisītu skrējlapus, ir nepieciešama nauda. Lai izvietot tādas reklāmas, ir nepieciešama nauda. Lai uztaisītu kaut kādas konferences, ir nepieciešamas telpas, transports un tā tālāk. Ja patrioti gribētu panākt kaut ko Latvijā, tad viņi sāktu ar to, kad viņi saprastu, ka jebkuram darbam ir jābūt atalgotam. Ir ļoti, ļoti maza daļa cilvēku, kuri ir gatavi noziedot. Lielākā daļa ir gatavi tikai komentos apspriest, cik pareizi vai nepareizi dara tie, kuri dara. Bet tie paši spriedēji ir tie, kuri kasa bumbieri, un tas arī viss. Un tāpēc rodās jautājums, kurš īsti ir patriots un kurš īsti ir piders? Jo tad pideri parādījuši, ka viņi var būt daudz lielāki homoseksuālismu patrioti, kā tādi patrioti, kuri ir pideri. Skan tas skarbi, kāds mani varbūt nesapratīs, huisņi. Tā ir tā dzīves patiesība, tā ir tā realitāte, un tāpēc es gribētu uzsvērt. Ir divi varianti. Vai nu jūs turpināsiet komentēt un neko nedarīt lietas labā, vai nu jūs sapratīsiet, ka tikai kopīgiem spēkiem, tikai organizējoties, mēs varam kaut ko mainīt šajā valstī, kas ir uz iznīcības robežas. Pirmām kārtām es vēlētos pievērst izbraucēju uzmanību, jo tādam izbraucējiem noziedot 5-10 latus kādai organizācijai, tas ir stundas, 2 stundu darbs. Tie aktīvisti, kas nodarbojas to visu, velta ļoti lielu laiku, ļoti daudz savas naudas tajā visā. Weblaps uzturēšanas, freebie, piemēram, kaut vai manā gadījumā. Es arī šajā visā lieku iekšā, un es neesmu paturējis sev nesmirdīgi santīmu. Pagājušais, tad, kad es aicināju cilvēkus ziedot, uz kuru atsaucās pāris cilvēki, bet, pāris, vairāk man bija pohuļi.
ar tādu vēl pie tam nosacījumu, kad, ja nu izdotos savākt, tad es aizbrauktu uz Bilderberga grupas satikšanos, ja nē, tad es noziedoju bērniem, ko es arī izdarīju, kas ir redzams kādā no maniem iepriekšējiem video, pat ne šitajā kanālā, liekas, tautas mēdījos tas bija. Bet būtība ir tāda, lai mēs varētu panākt kaut ko, mums vajag atbalstu visiem, tie, kas dara. Un, ja tev, tas, kurš strādā ārzemēs, tas, kurš ir izbraucis uz ārzemēm tīri tā iemesla dēļ, ka te notiek tas, kas notiek, un kurš cer atgriezties atpakaļ kādreiz, tad, kad te būs kaut kas savādāks. Jums stunda 2 mēnesī noziedot savās enerģijas, nosauksim to tā, kādas biedrības, jeb aktīvistu virzienā, būtu ļoti mazs, niecīgs ieguldījums. Jums tas neko nemaksā, bet jūs ļoti, ļoti daudz atbalstītu tās biedrības, tos aktīvistus un tā tālāk. Kaut vai paskatīsimies, ja ap no 40 līdz 70 tūkstoši cilvēku izbrauc gadā no Latvijas. 70 tūkstoši, ja saziedot pa 10, tas būtu gandrīz miljons. Miljons vienā gadā saziedots no izbraucējiem. Tas ir katrs izbraucējs tikai dešķuku gadā samaksā. Tas ir mazāk kā lats mēnesī. Miljons. Izdalot, pieņemsim uz tām biedrībām, mums varētu panākt krietni vien vairāk kā uzmanības. Tā, kaut vai tos pašus protestus taisot. Ja būtu finansējums, tad cilvēki varētu paņemt kaut vai noīrēt autobusu, jo daudz gribētu piedalīties tajos protestos, bet viņi nevar aizbraukt. Bezdarbnieki, studenti, kuriem ir brīvs, un tā tālāk. Cilvēki, kas varētu atprasīties no darba. Tad reāli kaut ko varētu panākt. Noīrēt 10 autobusus pa 40 cilvēkiem, 400 cilvēki, bums pie saimnes. Kaut kas reāli notiktu. Bet tas nevar notikt reāli, tāpēc, ka nav tā finansējuma. Jo visi tikai domā par sevi. Bet atcerieties, visuma likums, to, ko tu dod uz āru, tu saņem pretī. Tas ir uz jūsu sirdsapziņas, un tas ir jums, ko padomāt. Vai jūs gribat atbalstīt piderus neko nedarot, ja jūs gribat atbalstīt cilvēks, kas kaut ko dara mūsu visu interesēs. Tāpēc jā, lūdzu, esat aktīvāki, sākat atbalstīt organizācijas. Tagad ir pēdējais brīdis. Šitas viss gads, vismaz manā sakarā, man bija veltīts eiro jautājumu un tā tālāk. Un es tāpēc pēdējā pusgadu laikā paliku tāds pesimistisks, jo es esmu sadzīvojis jau to domu, ka eiro būs un tur mēs vairāk neko nevaram izmainīt. Nākošajā gadā manas aktivitātes, es domāju, būs plašākā virzienā un tā tālāk. Un jau šobrīd ir visādāki varianti un iespējas, kas man parādās. Tikai tāpēc, kad ir cilvēki, kas saprot, kāpēc es runāju par to, ko es runāju, kāpēc es rakstu tos visus rakstus, kas daudziem varbūt liksies nonsens un tā tālāk, bet mums ir nepieciešama visiem antiglobālistiem, Gustavu Celmiņu centram ar Šiškinu priekšgalā, lai gan Šiškins bija viens no tiem, kas uzgriez man muguru brīvības pieminiekļu sakrā, bet, huisnī. Inta Dižā, Kaļķis Juris, es pats. Mums visiem ir nepieciešami līdzekļi, lai darītu šito te nedaudz nopietnāku un ar lielāku rezultātu. Mēs strādājam lielākā daļa no aktīvistiem un biedrības biedriem, biedrību biedriem un tā tālāk darbā un paralēli atrodam laiku un ieguldam savu enerģiju, neskaitāms stundas šajā te visā. Mazākais, kā jūs varat palīdzēt, ir tīri vai nu finansiāli, vai nu ar telpām, vai nu ar to pašu degvielu, lai cilvēki varētu aizbraukt kaut kādā, piemēram, uz kaut kādu protestu un tā tālāk. Ir 101 iespēja, kā var palīdzēt, ja jūs gribētu palīdzēt, bet pats trakākais ir tas, ka ir tie, kuri dara, kuri neskatoties uz to, kā viņus nozākā, neskatoties uz to, kā viņus nosaukā, neskatoties uz to, ko pa viņiem padomās citi, viņi dara neatlaidīgi. Un ir tie, kuri tikai komentos neatlaidīgi komentē. Un lielākā daļa no jums cilvēki ir kā suni. Jūs vienmēr zinat labāk, jūs vienmēr varētu labāk, bet neskapēc neviens no jums nav manāms tajā darbību procesā. Tā kā diezgan dīvaini un jā, kaut kā tā. Es šito sen jau gribēju pacelt tēmu, bet man uztrauc tas, ka jā, būs kādi, kas
to redz kaut kā. Bet, redz, tādiem tie atrasts internetā un tā tālāk. Tādiem cilvēki var nobalsot labajos darbos un tā tālāk un noziedot var visu kaut kādai herņai, bet reāli noziedot lietai, kura mums visiem ir aktuāli, neviens nevēlas. Savādi. Tāpēc vēlreiz uzdošu jautājumu, un tas ir uz jūsu sirdsapziņas padomāt par to. Kurš ir lielāks piders un kurš ir lielāks patriots? No patriotu un pideru biedrībām. Tā kā, ja tu personīgi esi viens no tiem, kurš grib kaut ko mainīt, kurš grib palīdzēt un tā tālāk, neprasat, kā jūs varat palīdzēt. Palīdzat, piedāvājat uzreiz konkrēti. Es varu palīdzēt tā un tā un tā. Jums tas der vai neder. Kā es varu līdz jums savu palīdzību nogādāt. Jo mēs visi esam lepni putni. Neviens neteiks, zini, man ir sūdīgi, man pašam ir galīgi dirsā un man vajadzētu palīdzību. Neviens to neteiks. Neviens jums neies un nelūksies. Mēs neesam tā, tāpēc mēs daram to, ko mēs daram, ja mums ir kaut kāds mugurkauls. Varbūt piedāvājiet ar to, ko konkrēti jūs varat palīdzēt. Atrodat antiglobālistu mājaslapu, piedāvājiet viņiem palīdzību, ja jums viņi uzrunā. Atrodat Gustavu Celmiņu centrā kaut kādus veidus, kā palīdzēt viņiem. Uzprasat Igoram personīgi. Es iemetīšu Igora linku. Arī, visi linki būs apakšbiksēs. Uzprasat Kaļķim, uzprasat Intai Dižai, kā jūs varat palīdzēt. Pa mani es neesmu tāds sautīgs, tāpēc es pa mani nemaz nerunāju. Es esmu ļoti maz puteklis tajā visā, bet arī man noderētu jūs palīdzību. Tāpat ir weblapas uzturēšana, tie paši frībīgi, lai piesaistītu vairāk cilvēku uzmanību tam visam. Tā kā jau teicu, tas te ir vairāk vērsts uz tiem, kuri tiešām seko maniem vlogiem, tāpēc, ka viņiem tas interesē. Ja jūs tiešām gribat atbalstīt, ja jūs tiešām gribat palīdzēt, veicināt izmaiņas šitajā visā, neprasat, bet palīdzat. Kaut kā tā. Ja jūs gribat palīdzēt Tautas mediju projektam izaugt pa kaut ko nopietnāku, Tautas mediju @inbox.lv, noziedojat caur PayPal, bet, jā, skumīgi. Tas ir pats galvenais, skumīgi. Jā, bet beigšu to te nonsensu, es jau esmu nedaudz ieciklējies un es jau leju ūdeni, tā kā galvenais atcerieties to visu, ko jūs dodat uz āru, nāk 3 reizes atpakaļ. Jā, paliekat forši, līdz nākošai reizē, te bija Jānis Devalka, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Čau! Mūsu Latvijas un degradējās naudas, palikuši intelektuāli, tagad brauc ārzemes un peln naudu. Un tāpēc jau arī mūsu Latvijām vairāk tie nekā nav. Mūsu cilvēks sirdī palikuši tukši, tāpēc arī savu folkloru viņa izmirsuši. Tas vainojums ir tajā, ka vairākums ir zaudējis šīs vērtības un vairākumam vajā. Un varbūt tāpēc arī es šitien esmu sūtīts, lai izmainītu šitā jautājuma, lai jau sākumā būtu kauns un pēc tam sūdīt, lai šitās visas dzīves raizes rūdīt. Bet pagaidām tu tik pasēd un papēd, gan jau tu ar